Māriņa klīnika ir mans pirmais medicīnas objekts, bet es galīgi ceru ne pēdējais, un mēs jau esam strādājam pie nākošiem. Man tas lika iepazīt šo tipoloģiju, braukt arī pasaulē skatīties, kādi ir jaunākie piemēri. Šī ir daudzfunkcionāla klīnika ar perspektīvu, tāpēc, ka viņi lielāka pat nekā vēl bija paredzēta, kas īstenībā ir sarežģīts uzdevums šitādiem objektiem, jo tas paredz vairāku telpu, elastīgu izmantošanas iespējas. Tā kā ļoti priecājos, kā tas mums izdevās. Mēs visus objektus domājam 50, 60 gadus vismaz uz priekšu, kā viņi varētu kalpot. Mēs ļoti domājam par energoefektivitāti. Dienas gaisma ir viens no tādiem būtiskākiem momentiem. Bet par energoefektivitāti, te var droši vien daudz stāstīt, ka mums ir, kā mēs izmantojam saules enerģiju, jo mums bija paredzēts viss uzreiz tas plakanais jumts tā, lai tur varētu saules paneļus izvietot, jo tā māja darbojās pamatā dienas laikā, tad mums arī saule spīd. Līdz ar to tas arī viens liels pluss. Un tad vēl te var redzēt tādu mēģinājumu savienot iekštelpu ārtelpu, kad nojaukt robežu, kad tas pagalms tāds tā kā aiz tiem stikliem ieiet iekšpusē. Un arī par to dienas gaismu runājot, mēs gribējām, lai jaunā klīnika ir atšķirīga drusciņi varbūt no tādām ierastām slimnīcas un klīniku būvēm, kur ir garie koridori un kabinetiņi pa malām. Mēs gribējām nojaukt šo struktūru un radīt caur tādu plašumu, drīzāk, lai viņi, skaistai viesnīcai varbūt drīzāk līdzinās vai kaut kam tādam. Negribējās to veselības aprūpes iestāžu sajūtu radīt. Kaut ko tādu svaigu, jaunu, gaišu. Skats uz āru. Mēs zinām, ka skats uz dabu cilvēkiem liek justies labi un ātrāk izveseļoties. Mums ļoti liels uzsvars bija uz darbiniekiem, kā paši cilvēki, jo klienti citreiz atnāk un diezgan ātri aiziet, bet šeit ir jāstrādā ilgstoši. Tas fokus bija lielā mērā uz viņiem. Mums ir piekārtās veidināmās fasādes, kas ir trīsdimensionālas GRC, tas ir glass fiber concrete, tas ir stikla betons lietas, plāns lielās formātos, telpiskā veidā, kas ir pirmo reizi Baltijā pielietots. Ir daudzi mēģinājuši, projektējuši, bet kaut kā tur ir jāatrod, kā teikt, lai viss saliekās kopā. Gan tā atkārtojamība, jo tas ir dārgs materiāls, bet ja to rūpīgi un gudri izplānot, tad viņi tiešām var strādāt. Un tas ilgstoši, viņš ļoti noturīgs. Viņš pats pašatīrās, un tur ir tās īpašības ir tādas, ka mēs jau vairākus gadus jau tā māja, mēs redzam, ka tur viss labi strādā. Viņi nav palikuši mums kaut kāda citā krāsā vai noticējumi visādi izveidojušies. Viņi labi kalpos. Noēnošanas jautājumi. Visiem logiem ir žalūzijas ārā. Tās ir vācu sistēmas varēma žalūzijas, kuras gan no saules, gan arī viņi reizē kalpo kā aizkara funkciju pilda. Un tas nozīmē, ka iekšā mēs varējām arī nelikt aizkars, vai to var darīt, var nedarīt. Tas ir gan no ietaupījuma, gan arī no tādas higienas. Mēs izmantojam, piemēram, šis lielais stiklams, mums ir pret dienvidu rietumu pusi vērsts. Tas nozīmē, ka saulī, tad, kad kokiem nobirst lapas, tad mēs saulī dabūjam iekšā ēkā, un šī saule mums uzreiz atslēdz apkursu nepieciešamību pat diezgan lielā mērā. Viņi uzsila caur šo lielo stiklojumu. Teiksim, tās pārkars viss ir rēķināts tik daudz, lai tomēr tajā karstajā laikā tā saule pārāk neuzkarsē to, lai mums nav jādzesē. Un tie koki mums ļoti palīdz. Mēs esam ļoti izmantojuši to, kas mums jau šeit ir dabā. Tātad lielo kļavu rindu un otrā pusē lielo kastaņu rindu. Ja? Un tas mums ļoti palīdz. Medicīnas iestādes projektēt vai projektēt dzīvojamās mājas, tās tiešām ir ļoti liela atšķirība. Tā ir ļoti liela atšķirība. Tas ir tā, ka tev ir grūti, jo tur ir pilnīgi jaunas lietas. Un man tik ļoti patīk tas, ka tu nonāc tādā, studenta situācijā, un tad tu strādā kopā ar tehnologiem, jo principā ļoti liela sadarbība. Es domāju, ka tā klīnika ir laikmetam atbilstoša, un visi cilvēki, kas šeit atnāks, viņi sajūtīs to gaismu, to tāda, tiešām tā eko sajūta, arī labiekārtojums, kas šeit ir, gan tas lietus dārs, gan tā priekš, tas laukums, tas ļoti cilvēcīgs. Un man liekas, ka tā atšķirība ir uzreiz uztverama, ka tu esi kaut kādā jaunā, svaigā, labestīgā vidē.